Speciālista galvenais nosacījums ir viņa ikdienas darbs pašam ar sevi, arī atkārtojot un pilnveidojot zināšanas par dabas kustību algoritmiem, nepārtraukti arī atjaunojot zināšanas par jaunākām tendencēm, kas ir mūsu metodē, jo metode visu laiku pilnveidojās, attīstās un aug. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, kāda kvalifikācija ir speciālistam un kad viņa certifikāts ir ar atbilstošu derīguma termiņu. Izglītībai un tālāk izglītībai mēs pievēršam nopietnu uzmanību, jo beidzamo gadu laikā ir dzirdēts Latvijā situācijas, kad arī cilvēki mēģina strādāt ar līdzīgām metodēm vai izveido kādu savu metodu līdzīgu, bet šie cilvēki nav pabeiguši mācības vai viņi ir pārtraukuši dažādu iemeslu dēļ mācības. Mājaslapā dabasvēstniecība.lv ir redzami sadaļā speciālisti ir publicēts mūsu speciālistu saraksts. Pēc šī vecāks var paskatīties un atrast, kad konkrētam speciālistam ir konkrēts certifikāta numurs un kad viņš strādā leģitīmi, mēs atbildam par viņa izglītību, par viņa kompetencēm, lai bērnam varbūt nenodarītu pāri vai varbūt, lai bērns būtu, kā lai saka, drošās rokās.